Nu, labdien, dāmas un kungi! Kārtējā iespēja man tiek dot un atkal notestēt vienu kapitālu aparātu. 2026. gada KTM 1390 Adventure R versiju. Klausieties, kāds skaistuls. Uzreiz par cik mēs stāvam pie sarkanās gaismas pateikšu, ka motocikls ir diezgan augsts. 88 cm no zemes sēd pozīcija. Un attiecīgi es atkal šo motociklu varu aizsniegt ar puspēdu. Man ir 1,80 m. Ak, Dievs, kāds zvērs. Te uzmanīgi jābrauc uz 50, te grūti notrāpīt. Nav joka lieta, 173 zirga spēki, 145 ņūtoni. Pielabojiet mani, ja es kļūdos, bet tas man liekas ir kaut kāds sporta motocikla parametri tie ir kaut kādi. Nu, šis motocikls ir īsts mākslas darbs. Sēd pozīcija vienkārši ideāla priekš tāliem ceļojumiem. Kā gan šī ir R versija, kas domāta vairāk offroadam, bet, kas brauks ar šito offroadā? Tikai baigie spečuki. Es šitādu motociklu uzskatītu par tādu universālu ceļotāju. Jūs varat ceļot tālu, braukt pa gruntenēm, pa kalniem, Maroku varbūt, nezinu, neesmu bijis. Bet noteikti mežā varat braukt. Dubļos arī cilvēki brauc, internetā viss kaut kas ir redzēts. Bet ar tādu smagu, protams, jābūt pieredzītei. Es viņus uzskatu kā ideālus motociklu priekš ceļošanas. Priekš ceļošanas uz jebkādiem ceļiem, miksējot gan asfaltu, gan bezceļus. Jā, ir darba dienas beigas, vakars, diezgan liela satiksme. Bet, ko es varu uzreiz pateikt tā, lēnām braucot, ļoti forši braukt arī uz maziem apgriezieniem. KTM jau vienmēr bija slavens ar to, ka viņam ir jādo virsū, kas ir ritīgais ready to race. Bet pateicoties tam jaunajam camshaft sistēmai, kā saka paši KTM, tad šis motocikls ir ļoti patīkams braukt gan uz maziem apgriezieniem, tas ir uz, kā saka, zemiem apgriezieniem, un traki agresīvs pie augstiem apgriezieniem. Gan jau, ka KTM nemelo. Kā te viss ir izbūvēts. Un kā vienmēr jau es pieskaros sēdeklim. Sēdeklis ir R versijai bišķi šaurāks nekā Evo versijai, nekā S versijai, bet tikpat kā manai Āfrikai, es teiktu. Varbūt bišķi mīkstāks, bet viņam ir tāda neliela atzveltīte, kas baigi forši, tu tā bišku pēcpusi bišķi atspiežās. Tas ir ļoti patīkami. Un šitais TFT speedometris, jeb planšete, kas viņam priekšā ir apgrieztā, jā, ļoti smuki izskatās. Priecē acis. Tur arī, man liekas, ir visādi CarPlay iekšā un savienot ar telefonu, ko tik tā nevar izdarīt ar viņu. Bet 173 jaudīgs motors. Jā. Smaids sejā ar viņu dot virsū. Kā jau R versijai, vēja stikliņš ir mazais, zemais. Protams, kā opcija jūs varat nopirkt arī lielāku, kaut kur braucot tālāk. Tas vairāk orientēts uz bezceļiem, uz mežiem, krūmiem, un lai jūs tur vingrojot uz motociklu, uz priekšu, uz apakaļu, neiekristus tajā savā stiklā. Jaunais 1390 motors. Vibrācija, kā jau V-twinam mazliet ir, bet viņa jums absolūti netraucēs. Tā, te ir zīme 100. Spoguļos visu var forši redzēt, arī nekādas vibrācijas. Ļoti tīrs skats uz aizmuguri. Bišķi pieregulēsim. Ideāli.
Un 90 km/h mērīšanas zonā, tā kā jābrauc prātīgi. Bremzes ļoti labas, Brembo galu galā, bet mocīts arī sver ar benzīnu, ar visām eļām, ap 250 kg. Bet kā jau parasti, viņš ir tik forši nobalansēts, ka tu to svaru vispār nejūti. Vai es varētu pateikt, ka man starp kājām tagad ir 250 kg smags motocikls? Pavisam nav tāda sajūta. Motociklam ir vairāki braukšanas režīmi. Uz doto brīdi mums ir sporta režīms, pats jaudīgākais. Bet pēc tām izjūtām, nav tā, ka viņš baigi spridzina kā sporta motocikls. Viņam tomēr tā jaudas uzņemšana ir tāda lineāra, tā varētu teikt. Nav tā, ka man būtu baila atgriezt rokturi. Protams, viņš spēcīgi tev velk uz priekšu, bet negluži met ārā no sēdekļa. Bet gan jau, kad var arī ļoti agresīvi ar viņu braukt un viss būs. Redziet, cik superīgi jūs uz šitā displeja varat arī iznest navigāciju. Lūdzu, acu priekšā jums būs, nevajag nekādu telefonu vairāk nekur piekabināt. Kaut gan citiem patīk veids, es nezinu, kas tā ir pa navigācijas programmu, bet lūdzu, viņa man ir priekšā, ļoti labi saskatāma. Var braukt ceļojumā, droši, neapmaldīsieties. Vispār es nedaudz samelojos, ja tā kārtīgi iedo ručkā, viņam priekšrauju gaisā. Tā kā, tā kā jā, viņam ir 173 zirga spēki, 145 ņūtoni apgrieziens, nav joka lieta. Nevar ākstīties, nopietns aparāts. Man liekas, tas ir trakākais adventures, kāds ir saražots uz šo brīdi. Ducati Multistrada vēl bija tāds jaudīgs, bet viņam, man liekas, bija 160 zirgi. Tā, nobrauksim kaut kur maliņā, apskatīsimies šo motociklu no visām pusēm, kā saka, eksterjeru, kāds viņš izskatās. Manuprāt, viņš ir ļoti skaists. Vajadzētu viņu apskatīt tuvāk. Kā parasti, protams, paldies KTM puišiem, par iespēju izbraukt ar 26. gada KTM jauno 1390. Pastieties, kāds skaistulis. 26. gada KTM Super Adventure R. Paskatieties, kāda priekšējā lampa. Tas ir vispār kosmos kaut kāds. Man jau ļoti patīk, ļoti forši izskatās. Kā te būs vienīgi ar tām mušiņām, ja kā viņi tīrīt, tas ir cits tāds, bet izskatās pamatīgi labi. Trakākais adventures, kāds līdz šim laikam ir izražos. Ļoti jaudīgs, agresīvs, daudz vairāk orientēts uz bezceļu nekā, piemēram, GS vai Multistrada. Tas ir fakts. Šis jau motocikls vairāk ir domāts pieredzējušam braucējiem, nevis tādam mierīgam turismam, man liekas. Kāds ir galvenās lietas? Jaunais motors, 1390. Patiesībā viņam ir 1350 kubikcentimetru LC8 V-twin dzinējs. 173 zirgi, 145 Nm griezes moments. Kā arī KTM saka, kamšķi maināmā vārtu fāze, kas ļauj motociklam būt mierīgākam zemajos apgriezienos un vienlaikus būt ļoti agresīvam augšā. Tātad pilsētā faktiski viņš garantē mierīgu braukšanu, nebūs nekādas raustīšanās. 21. ritenis priekšā, izskatās, ka tā varētu būt bezkamerniece.
VP Explorer amortizācija, 240 mm gaita, ja? Klīrens ar viņam ir ļoti liels, 240 mm, jeb 24 cm. Pastieties, no rūpnīcas nāk jau ar dugām un ar aizsargpānu. Protams, jūs varat uzlikt jaudīgāk, ja jūs braucat pa baigiem mežiem, bet aizsargpāna ir. Varam pastīties, kā viņš iedarbojās, atslēga viņam ir šeit. Tas ir bez atslēgas, kā saka, ja KLS, kā saucās. Ja, nu, nospiežam, atdzīvojās. Smuks displejs, ready to race kā vienmēr. Un tā, kas man nav pareizi? Sorry. Tas ir palaist. Un šis ir iedarbināt. Lūdzu. Motoriņš patīkami ņurā. Tad citu šitam motociklam, protams, ir oriģinālā truba, bet ir ļoti patīkama skaņa. Protams, jūs varat uzlikt arī Akrapoviču. Es pat nezinu, kā ar viņu operēt, jā, bet šeit ir, nu, te var mainīt, visu kaut ko darīt. Dažādas opcijas. Nu te var regulēt jebko. Braukšanas režīmus, ABS režīmus, uguņus, te valciņi zina, visu kaut ko. Ļoti gudrs tehnoloģisks motocikls. Nu vēlreiz apiesim apkārt šim skaistulim. Paskaties, kāds skaists dizains, man ļoti patīk. Un pamēģināsim vēl tad pabraukt pa mazākiem celiņiem, pa līkumiņiem, kā viņš iet. Te ir tādi forši ceļi. Skaists motocikls. Nu, te ir tāds foršs nomaļs ceļš ar tādiem foršiem līkumiņiem, un ar viņu tiešām ir ļoti patīkami braukt šajos līkumos. Sabalansēts foršs motocikls. Slavenā KTM kārba, ātrumkārba, slēdzās ļoti forši. Visiem motocikliem ar KTM, kuriem es esmu braucis, ātrumkārba principā ir baigi foršā. Vēl kādi smuki līkumiņi. Motocikls guļās, klausa, ņemot vērā ko, kad ir 21. ritenis, pofigu. Tāpat ļoti stabili uzvedās uz ceļa. Protams, tehnoloģijas iet uz priekšu, 26. gads. Traks aparāts, bet ļoti, protams, labā nozīmē. Jā, un skaņa motociklam arī ir ļoti patīkama ar oriģinālo izpūtēju. Manuprāt, pilnīgi pietiek. Ļoti patīkami tā čivina. Bet, nu jā, ja uzliek Akrapoviču, protams, būs agresīvāka skaņa. Nu, arī forši, protams. Protams, kā jau visi mūsdienu motocikli, viņš ir aprīkots ar quickshifteri. Bet kur tu te ieskriesies pēc darba dienas vakarā, te tik daudz mašīnas? Kājās stāvēt, nu ritīgi ērti. Gandrīz pat nevajag stūri celt. Bet, nu, kā vienmēr kaut kādas uzlikas var uzlikt, jā, tur tās 2,5 cm 2. Būs vēl ideālāk, tā kā kapitāli.
Mūžīgās motociklistu cīņas ar korķiem. Dikti prātīgi. Nu, man šodien vienas emocijas. Paldies KTM puišiem par iespēju izbraukt ar šito 26. gada zvēru. 1390 KTM Super Adventure R. 173 zirgi, 145 ņūtoni. Nu, nav joka lieta. Patīkami braukt ar tādu jaudīgu motociklu, ka vēl viens KTM pretī brauc. Forši. Protams, viss labais beidzās, ir viņš jāatdod, lai kāds cits arī var papriecāties noprovēt. 21 000 eiro šāds prieks maksā. Tā kā lūdzu uz moto favorītu, puiši jums palīdzēs visu noformēt un būsiet laimīgais īpašnieks. Nu tad pagaidām čau!